1807. gada ziemā, kad Napoleona armija pāršāca Portugāli, karaliskais galms bēga pāri Atlantijas okeānam uz Brazīliju. Portugāles monarhijai tā bija pazemojoša atkāpšanās, bet vienai ambiciozai princesei tā bija mūža iespēja. Kritizētāja dēvēta par briesmoni, izsmieta par savu izskatu un no viņas baidījās viņas nelokāmo ambīciju dēļ. Karlota Žoakina ieguva slavu kā viena no bēdīgāk slavenajām un visvairāk ienīstajām karalienēm Eiropas vēsturē. Karlota Žoakina no Spānijas piedzima 1775. gada 25. aprīlī un bija vecākā izdzīvojusī nākamā Spānijas karaļa Kārļa 4. bērns, kurš tronī kāpa 1788. gadā. Iepriekšējais dēls Kārlis bija miris pirms Karlotas dzimšanas. Lai gan viņas māte, Marija Luīza no Parmas, Karlotas dzimšanas brīdī vēl bija diezgan jauna, nākamie gadi ģimenei nesa virkli traģēdiju. Lai gan viņa dzemdēja vairākas veselīgas meitas, katrs no viņas nākamajiem dēliem nomira zīdaiņa vecumā. Tas radīja bažas par troņmantību un nozīmēja, ka Karlota lielu daļu savas bērnības bija troņmantnieces statusā. Beidzot, kad Karlotai bija 9 gadi, 1784. gadā piedzima veselīgs dēls vārdā Ferdinands. Iespējams, tieši apziņa par savu vietu troņmetantības rindā jau agrīnajos gados pamodināja Karlotā varas kāri, kas vēlāk veidoja viņas dzīvi, kā mēs drīz redzēsim. Augot, Karlota saņēma stingru izglītību no saviem Romas katoļu skolotājiem, koncentrējoties uz tēmām, kas tika uzskatītas par piemērotām sievietei no karaļnama. Tās ietvēra vēstures, ģeogrāfijas un valodu apguvi, kā arī tādas nodarbes kā glaznošana, šūšana un rakstīšana. Tas padarīja viņu izcili izglītotu un inteliģentu, lai gan tas maz palīdzēja apslāpēt viņas nerātno un rotaļīgo dabu, ar kuru viņa bieži tika atcerēta. Tomēr aiz karaļpils sienām ģimenes dzīve bija tālu no stabilas. Karlotas māte bija valdonīga figūra karaļa galmā, un pat klīda baumas par romānu ar Spānijas valdības vadītāju Manuelu Godoju. Tas padarīja viņu par nicinātu personu Spānijas sabiedrībā, un daļa no Karlotas sliktās reputācijas vēlāk bija zināmā mērā sekas tam, ka viņu pielīdzināja savai mātei. Papildus šai disfunkcionālajai galmai, Spānija kopš 17. gadsimta vidus bija strauji zaudējusi savu varu, taču joprojām turējās pie plašas koloniālās impērijas Amerikā, kas stiepās no Kalifornijas un Kubas dienvidos līdz Čīlei un Argentīnai. Tādējādi pat pēc Ferdinanda piedzimšanas, 1784. gadā, Karlota saglabāja nozīmīgu stāvokli kā nākamā Spānijas karaļa vecākā meita. Tas padarīja viņu par vienu no vērtīgākajām karaliskajām līgavām Eiropā, un 1785. gadā, tikai 10 gadu vecumā, viņa tika izprecināta. Šokējoši agrā vecumā, pat pēc 18. gadsimta standartiem. Taču tas bija tikai sākums laulībai, kas pārvērtīsies skandālā, naidā un politiskās intrigās. Jau no 1770. gadu beigām starp Spānijas un Portugāles valdībām notika sarunas, lai Karlota aprecētu Domu Žuanu, kurš bija otrais Portugāles troņa mantošanas kārtībā. Žuana vecāki, kuri bija tēvocis un brāņa meita, 1777. gadā kļuva par Portugāles līdzmonarhiem, karali Pēteri III un karalieni Mariju I. Kamēr Pēteris nomira 1786. gadā, Marija nodzīvoja līdz 1816. gadam, tāpēc Karlotas dzīvi būtiski ietekmēja viņas attiecības ar vīramāti, pirmo Portugāles karalieni, kas valdīja patstāvīgi. Vienošanās, ka Karlota aprecēs Domu Žuanu, tika noslēgta 1785. gadā, un tajā pašā gadā maijā, dažas nedēļas pēc viņas 10. dzimšanas dienas, notika laulības pēc pilnvaras. Tikmēr Žuanam bija 18 gadi. Sakarā ar Karlotas jauno vecumu tika panākta vienošanās, ka laulība netiks patērēta līdz 1790. gadam, kad viņa tiks uzskatīta par pietiekami vecu, lai ieņemtu un dzemdētu bērnus. Tomēr tikai dažas dienas pēc laulību ceremonijas, pēc pilnvaras, 10 gadus vecā princese tika nosūtīta uz Lisabonu ar spāņu svītu, atstājot savu ģimeni aiz muguras vairākus gadus pirms laulība patiesi sāksies. Tādējādi viņa atradās Portugāles galmā, kad 1788. gadā valstī mainījās politiskā situācija. Tajā gadā, 11. septembrī, viņas svainis, troņmatnieks Dom Žuzē, nomira no bakām, atstājot Karlotas vīru kā jauno troņmatnieku. Turklāt karaliene Marija lielāko daļu savas vēlākās dzīves cieta no depresijas,
un 1792. gadā tika pat pasludināta par neprātīgu. Tas nozīmēja, ka jau 18. gadsimta 90. gados bija gaidāms, ka Žuāns kļūs par regentu un faktisko monarhu, padarot Karlotu jau no jaunības par sava veida neoficiālu karalieni konsorti. Atzīstot viņa paaugstināto statusu, Žuāns un Karlota nesa Brazīlijas prinča un princeses tituls. 18. gadsimta 90. un 19. gadsimta 1. gados, kad Karlota kļuva par arvien ievērojamāku Portugāles galmā, viņa kļuva par izsmieka un naida objektu gan galma aprindās, gan plašākā Portugāles sabiedrībā. Viņu uzskatīja par sievieti, kura tiecas pēc varas un nesaprot sev apkārt esošo konservatīvo galma kultūru. Uzaugusi daudz graznākajā Spānijas galmā, viņai bija grūti pielāgoties Portugāles dziļi reliģiskajai un askētiskajai karaļnama kultūrai. Viņas atklātā personība, politiskā iesaistīšanās un netradicionālā uzvedība sabiedrībā, kas nebija raksturīga karaliskajām sievietēm, veicināja baumas un ļaunprātīgas tenkas, kas tikai pastiprinājās plaši izplatītās pretspāņu ksenofobijas dēļ. Lai gan viņa tika smagi kritizēta par savu uzvedību, vēl nežēlīgāk viņu uzbruka par viņas izskatu. Uzturoties Lisabonā, franču rakstniece Lore Junot, Abrantesas hercogiene, atstāja vienu no asākajiem Karlotas aprakstiem, rakstot. Viņas neglītums, viņas netīrie un izspūrušie mati, ļoti tievās un violetīgās lūpas, rotātas ar bieziem ūsām, viņas zobi nelīdzeni kā pāna flauta. Es nevarēju sevi pārliecināt, ka viņa ir sieviete, un tomēr es tajā laikā zināju faktus, kas pilnībā pierādīja pretējo. Hercogienes vīrs, Žans Andrē Junot, atkārtoja šīs izjūtas pēc ierašanās Portugāles galmā, it kā izsaucoties: Ak, Dievs, cik viņš ir neglīts! Ak, Dievs, cik princese ir neglīta! Cik viņi visi ir neglīti! Un šos skarbos izteikumus neizteica tikai franču novērotāji. Laika biedru aprakstos Karlota bieži tika raksturota kā īsa auguma ar seju, kuru klāja baku rētas, izteiktu ērbja degunu un raksturīgo burbonu apakšžokļa izvirzījumu. Savukārt daži autori atzīmēja viņas nedaudz sakumpušo stāju. Daudzos veidos viņa 18. gadsimta galma skaistuma ideāla pretstats. Kāds īpaši nežēlīgs vēlīnāks apraksts pat apgalvoja, ka viņai esot, citēju, visdīvainākā un briesmīgākā galva, kāda jebkad staigājusi pa zemi. Viņas publiskais tēls bija tikai viens no ciešanu avotiem. Aiz kulisēm Karlotas laulība arī bija nelaimīga. Viņiem 1793. gadā piedzima pirmais kopīgais bērns, meita vārdā Marija Terēze. Nākamo 13 gadu laikā viņiem piedzima vēl 8 bērni, no kuriem tikai viens, Francisco Antonio, nomira jaunībā. Neskatoties uz pieaugošo spriedzi laulībā, Karlota bija pazīstama ar rūpēm par savu bērnu veselību un labklājību. Tomēr pat viņas mātes lomu apvija skandāli, jo pastāvīgas galma baumas apgalvoja, ka ne visi viņas bērni ir Džona bērni, un īpašas aizdomas krita uz viņas dēlu Migelu. Šie apgalvojumi nekad netika pierādīti, taču tie pastiprināja baumu un naidīguma gaisotni, kas viņu pavadīja visu viņas dzīvi. Tomēr laulību apgrūtināja Džona mīlestības trūkums, un vēl vairāk viņa arvien neprognozējamākā uzvedība. Dzīvojot laikmetā, kad Eiropā izplatījās apgaismības un Franču revolūcijas idejas, viņu pārņēma apsēstas bailes, ka revolūcija sasniegs Portugāli. Pat galma baumas apgalvoja, ka viņš naktīs pusdelīrijas stāvoklī klīda pa karaļpils gaiteņiem. Līdz 1800 gadu sākumam karaļpāra laulība bija pārvērtusies atklātā politiskā karā. 1805. gadā, kad Karlota bija jau 30 gadus veca, viņa sazvērējās atņemt varu savam vīram, prinča reģentam, plānojot viņu arestēt un pasludināt par nepiemērotu valdīšanai, tieši tāpat, kā tas bija noticis ar viņa māti. Tomēr sazvērestība tika atklāta un viņas līdzdalībnieki tika arestēti. Karlota izvairījās no ieslodzījuma tikai tāpēc, ka Džons atteicās atklāt skandālu publiski. Tā vietā viņš izsūtīja viņu uz Kelosas un Ramiljenas pilīm, bet pats devās uz Mafru, faktiski izbeidzot viņu laulību. Tieši šīs trimdas laikā viņa ieguva bēdīgi slaveno iesauku – Keluzas Megēra. Karlotas dzīvi Portugālē, īpaši no aptuveni 1806 gada, ietekmēja plašāki politiskie notikumi Rietumeiropā. Pāris gadus pēc tam, kad viņa apprecējās ar Džonu, 1789. gadā sākās Franču revolūcija. Sākotnēji tā bija mērena revolūcija, kuras mērķis bija izveidot konstitucionālu monarhiju.
Pakāpeniski tā kļuva radikālāka un galu galā pārvērtās par kontrarevolūciju un vispārēju Eiropas karu. 1792. gadā tas pakāpeniski iesaistīja gandrīz visas Eiropas lielvalstis. Portugāle bija viena no izņēmumiem. Gadsimtiem ilgi karaliste lielākoties centās izvairīties no iesaistīšanās Eiropas bezgalīgajos reliģiskajos un dinastiskajos karos. No otras puses, tai bija visai brīva alianse ar Angliju, kas aizsākās jau 1660. gada sākumā, kad Katarīna no Bragansas apprecējās ar Anglijas karali Čārlzu II. Tas nozīmēja, ka Portugāle 1793. gadā pievienojās pirmās koalīcijas karam pret frančiem, taču tā nekad neieņēma nozīmīgu lomu turpmākajos periodiskajos franču revolūcijas karos, līdz pat 18. gadsimta beigām. Kas mainīja situāciju Portugālei un Karlotai, bija Napoleona Bonaparta nākšana pie varas un viņa iekarojumi lielā daļā kontinentālās Eiropas no 1790. gadu vidus līdz 1800. gadu vidum. 1807. gadā tikko iekarojis Vāciju un Poliju, Napoleons pagriezās atpakaļ uz rietumiem un iebruka Portugālē ar mērķi iekļaut Ibērijas karalisko ģimeni savā impērijā. Piemēram, viņš 1808. gadā padarīja vienu no saviem brāļiem, Žozefu, par Spānijas karali. Pirms tas vispār notika, Portugāla jau bija iekarota, un Karlota kopā ar pārējo karalisko galmu un valdību bija aizbēgusi pāri Atlantijas okeānam, lai izveidotu trimdes valdību Brazīlijā, Portugāles plašajā Dienvidamerikas kolonijā. Pēc briesmīga ceļojuma 1807. gada ziemā, kura laikā Karlotai nācās noskūt galvu kuģī izpotījušos utu dēļ, Portugāles galmas trimdā beidzot ieradās Rio de Janeiro. Viņa nākamos 13 gadus pavadīja Brazīlijā, taču šie gadi izrādījās vieni no nemierīgākajiem un politiski ambiciozākajiem viņas dzīvē. Tieši Dienvidamerikā Karlotas valdīšanas ambīcijas patiesi kļuva skaidras. Kamēr viņas vīrmāte joprojām bija Portugāles un tās koloniālās impērijas nominālā valdniece, notikumi citviet Dienvidamerikā Karlotai pavēra iespēju paplašināt savu ietekmi. Neatkarības kari izcēlās visās Spānijas kolonijās 1800. gadu beigās, pēc tam, kad Francija pārņēma pašu Spāniju Eiropā. Viena frakcija Rio Depus vicekaralistē pat ierosināja padarīt Karlotu par tās reģenti, un šī kustība kļuva pazīstama kā karlotisms. Tas bija loģiski, ņemot vērā, ka Karlota bija Spānijas karaļa Kāļa IV. Meita. Šo plānu atbalstīja britu admirālis Sers Sidnijs Smits, taču tam pretojās viņas pašas vīrs, Portugāles valdība trimdā, Spānijas amatpersonas un daudzi vietējie eliti. Karlota arī pati mazināja savas izredzes, uzstājot uz absolūtas monarhes varas izmantošanu, kamēr daudzi viņas atbalstītāji viņu redzēja kā konstitucionālu simbolu. Šī kustība pakāpeniski sabruka, un pēc Latīņamerikas neatkarības kariem Rio Deplas apvienotās provinces galu galā pārtapa Argentīnas republikā. Karlotas laiks Brazīlijā bija pretrunīgs arī citos aspektos. Viņa izturējās nicinoši pret cilvēkiem, daudz dzēra, un kā apgalvo sāka dzert marihuānas tēju, kā arī kļuva par pastāvīgu baumu objektu, par romānu ar ievērojumu Brazīlijas uzņēmēju. Tomēr šī skandāla vidū pienāca brīdis, kuru viņa jau sen bija gaidījusi. 1816. gada 20. martā karaliene Marija I nomira 81 gada vecumā. 40 gadu vecumā Karlota beidzot ieguva titulu, uz kuru bija gaidījusi gadu desmitiem, kļūstot par Portugāles karalieni konsorti. Taču, beidzot iegūstot kroni, viņas lielākās politiskās cīņas vēl tikai bija priekšā. Kad viņi kļuva par karali un karalieni, Portugāla jau sen bija atbrīvota pēc tam, kad Portugāļi un Spāņi ar ievērojumu britu palīdzību 1813 un 1814 gadā padzina frančus no Ibērijas pussalas, Napoleona impērijai sabrūkot pēc viņa neveiksmīgā iebrukuma Krievijā 1812. gadā. Tomēr Portugāles karaliskais gaums pat pēc Napoleona galīgās sakāves 1815. gada vasarā nekavējoties neatgriezās Lisabonā. Aizkavēšanās iemesls bija dziļā nenoteiktība par to, kāda veida karaliste tiks atjaunota pēc Napoleona kariem. Šī nenoteiktība beidzot sasniedza kulmināciju ar 1820. gada liberālo revolūciju, kad militāras sacelšanās pieprasīja konstitucionālās monarhijas izveidi un piespieda karalisko ģimeni atgriezties Portugālē. 1821. gada 26. aprīlī viņa devās prom no Brazīlijas.
Pēc Porto Segūru Vikonta teiktā, karaļa un karaļģimenes emocijas atstājot Brazīliju, izpaudās asarās visiem, izņemot karalieni. Karlota, kura nekad nebija izbaudījusi dzīvi Brazīlijā, esot bijusi sajūsmā par aizbraukšanu. Viena slavena leģenda pat apgalvo, ka pirms iekāpšanas kuģī Karlota nokratīja putekļus no saviem apaviem, paziņojot: "Es neņemšu līdzi pat šīs zemes putekļus." Pēc atgriešanās Portugālē Žuans 1822. gadā pieņēma pirmo valsts konstitūciju. Tā centās izbēgt absolūtismu Portugālē, tomēr tā bija tikai minimāli veiksmīga, un jau 1823. gadā tika ātri atcelta. Tajā pašā laikā Brazīlija atdalījās, un 1822. gadā kļuva par neatkarīgo Brazīlijas impēriju Karlotas dēla Pedro vadībā, atņemot Portugālē koloniju, uz kuru tā bija paļāvusies savas bagātības nodrošināšanai visu 18. gadsimtu. Liberālā revolūcija bija raksturīga sarežģītajai politiskajai situācijai, pie kuras Karlota, viņas vīrs un pārējā karaļnama vadība atgriezās pēc Napoleona karu beigām. Izraisījās varas cīņa, kad Karlota apvienojās ar savu jaunāko dēlu Migelu, lai mēģinātu atņemt varu savam vīram. Žans uz īsu brīdi faktiski kļuva par gūstekni, taču Britu iejaukšanās 1824. gadā noveda pie tā, ka Migelu izsūtīja trimdā, un Žans ar saviem atbalstītājiem atguva valdības kontroli. Viņš pēc tam valdīja līdz savai nāvei 1826. gada martā, 58 gadu vecumā. Bija brīnums, ka Karlotas laulība bija izturējusi līdz viena laulātā nāvei, neskatoties uz naidīgumu, un viņa atteicās viņu apciemot viņa pēdējās slimības laikā. Džona nāve ievilka Portugāli sarežģītā pēctecības krīzē. Migels, gaidītais mantinieks, joprojām atradās trimdā, kamēr, kā jau minēts, viņa vecākais brālis Pedro valdīja nesen neatkarīgajā Brazīlijas impērijā. Pedro uz īsu brīdi pretendēja uz Portugāles troni, pirms atteicās par labu savai jaunajai meitai, kura 1826. gada maijā kļuva par karalieni Mariju II. Migels vēlāk, 1828. gadā atgriezās, lai atgūtu kroni ar plānu novērst pilsoņu karu, aprecot savu brāļa meitu karalieni Mariju, lai gan tas nekad nepiepildījās. Līdz brīdim, kad šis straujais valdnieku maiņas periods notika no 1826. līdz 1828. gadam, Karlota Portugāles politikā jau bija nostumta malā. Neskatoties uz Migela agrāko aliansi ar savu māti, viņš pēc kļūšanas par karali 1828. gadā viņu uz galmu vairs neizsauca. Tā vietā viņa savus vēlākos gadus pavadīja sarūktināta un atsvešināta no galma dzīves, dzīvojot laukos ārpus Lisabonas, Keluzas pilī. Viņa nomira 1830. gada 7. janvārī, 54 gadu vecumā. Tajā laikā jau bija sācies jauns pilsoņu karš, kas beidzās 4 gadus vēlāk ar Migela gāšanu. Viņš atlikušo 32 savas dzīves gadus pavadīja trimdā, bet karaliene Marija II 1834. gadā atguva troni. Karlota sākotnēji tika apglabāta Sintrā, pirms 1854. gadā viņa pārabedīja blakus viņas atsvešinātiem vīram, Braganzas dinastijas karaliskajā panteonā Lisabonā. Lai gan viņa vienmēr bija tiecusies pēc lielākas varas, Karlota Hoakīna tomēr gandrīz visu savu pieaugušo dzīvi pavadīja vienas no pasaules lielākajām monarhijām centrā, būdama Portugāles un tās plašās impērijas karaliene vai princese, reģente, kas sniedzās pāri Brazīlijai, Āfrikai un Āzijai. Viņas ienaidniekiem viņa bija neglīta, viltīga, pēc varas izsalkusi svešzemju karaliene. Citiem viņa bija inteliģenta un apņēmīga sieviete, kura atteicās pieņemt ierobežojumus, kas tika uzlikti viņas laikmeta karaliskajām sievietēm. Iespējams, patiesība ir kaut kur pa vidu. Jebkurā gadījumā viņa joprojām ir viena no visfascinējošākajām un pretrunīgākajām karalienēm Ibērijas vēsturē. Liels paldies visiem, ka noskatījāties šo video par Karlotu Hoakīnu no Spānijas. Ceru, ka jums tas šķita interesants. Ļaujiet man zināt, ko jūs domājat par viņas dzīvi, komentāros zemāk. Un ja vēlaties vairāk video par karaļnamiem, vai vairāk par Spānijas vai Portugāles karaļnamiem, arī to uzrakstiet komentāros zemāk. Ceru, ka esat abonējuši manu kanālu, lai varētu redzēt visus manus video, tik līdz tos augšupielādēju. Ceru, ka esat abonējuši manu kanālu un ieslēguši paziņojumus, lai redzētu visus manus video, tik līdz tos augšupielādēju. Un ar to viss no manis, tāpēc tiksimies nākamajā Forgotten Lives sērijā. Paldies!